gribu nopirkt. Vienu svecīti no tādas standarta. Kur šita te? Es viņu arī liec. Ja? Pastāst, kas te redzams. Tā pirmkārt ārkārtīgi skaisti, ārkārtīgi silti, mīļi, svečaini un grezni, ja tā jau kā jau Krievu baznīciņā, ja? Un tāds akurāts. Bangai par visu ir jautājumi. Kā tas izskatās? Un kādā krāsā? Viņa redzi zaudēja pakāpeniski, pirms 11 gadiem. Tagad ārā viņa tiek tikai tad, kad līdzās ir kāds draugs, kā šodien. Tas notiek ļoti reti. Bet Torņkalnu viņa aizvien pārzem precīzi. Viņa atceras ielas, namus, tornīšus, uzrakstus un cilvēkus, kas šeit reiz staigāja. Un kā tas viss bija, un kā gaiss toreiz smaržoja, un kā dzīve garšoja. Citādi tas viss bija. Mēs esam kapos? Jā. Nu, labdien, mani mīļie. Te ir viena meitiņa, kura bijusi. Torņkalnu kapi ir vecākie kapi Rīgā. Pieder Jāņa draudzēji un agrāk vecos laikos veduši pāri Daugavai. Tos, kas jāapglabā. Bangas pirmās atmiņas šeit ir brauciens pa Mārupas ielu. Viņai tobrīd ir 8 gadi. Viņas ģimene kravas mašīnā pārceļas no Āgenskalna uz Torņkalnu. Aiz mašīnas sāniem putas smiltis. Mazā meitene jūtas kā laukos. Sākas jauna dzīve Torņkalnā. Tas bija pirms 54 gadiem. Toreiz kaimiņiem bijušas 2 govis. Tās Banga ganījusi tur, kur tagad slienas Hruščovkas, Mārupas ielā. Ja es pēkšņi kļūtu ļoti turīga, pirmkārt es savestu kārtībā šo māju, jo Latvijas laikā te apakšā bija veikaliņš, mūsu pagrabā bija maizes krāsns. Es vēl atceros, ka man teica, ka nākuši uz siltas maizītes pirkuši, ja? Un tāda noslēpumainība bija. Un tā sajūta man ir tā, ka man jau liekas, ka šī māja Torņkalnā ir tā visjaukākā, visburvīgākā. Banga aizvien dzīvo visjaukākajā mājā Torņkalnā. Tā ir apmēram 100 gadu, malkas apkure, tualeta kāpnēs un sānā prāvs caurums. Vējš rauj tam cauri, un Banga baidās, cik ilgi vēl vecais nams noturēsies. Torņkalns ir pilns ar šādām vecām koku mājām. Torņkalns un tā tuvākais kaimiņš Āgenskalns vienmēr bijis kultūras personība apdzīvots. Zeltmatis, Delle, Vācietis, Akurāters, Kirke, Varslavāna un vēl. Banga atceras, kā visus viņus šeit satikusi tolaik, kad Torņkalnā vēl valdīja lauku un sirsnības gaisotne. Toreiz Altonovas ielā auga lazdas, dzīvoja pūces un vāveres. Tagad Torņkalns ir slimnīcu, baznīcu un muzeja rajons. Te ir skaistā Torņkalna baznīca un jaukie tiltiņi. 110 gadu vecais Arkādijas parks, bet īsto Torņkalnu garu veido mazās noplukušās ieliņas, kā vecas sievas grumbas. Te ir kaut kas tāds, liepas te smaržo, un ievas pavasarī šur tur, un kastaņi, mani mīļie kastaņi uz vienības gadu, pavasarī, kas zied, ja? Un taču vienmēr agrāk Arkādijas parkā kāds gleznoja. Kā Torņkalns ir mainījies šo 54 gadu laikā? Cilvēki ir mainījušies. Cilvēki. Tam, ka mēs satiekamies 18. novembrī, nav patriotiska fona. Kad vaicāja, vai viņai ir īpašas sajūtas valsts svētkos, Banga atbild ar pauzi un lakonisku gribētos, lai daudz kas būtu citādāk. Torņkalna sīkajās ieliņās karoga histērija šķiet pompoza. Te viss ir personīgs un mīļš. Klausies, pilnīga mazpilsēta, es jums teikšu. Tu nāc pilnīgi vai Talsi vai Kandava šeit ir. Pilnīgi tāda sajūta. Es nedzirdu, varbūt cilvēks. Viņa skaļi jārunā. Labdien! 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 Kas ir? Alises kundze, labdien! Labdien! Banga no pretējās mājas. Es dzīvu... Nāc tuvāk, es nezinu. Uzmanīgi, te būs augšā jākāp. Nē, te augšā jākāp. Te augšā, vēl augšā, vēl augšā, vēl augšā. Nu jau pēc pavisam. Ko? Sveika! Sveika! Es esmu no tās mājas, kur Elza Krūmiņa dzīvoja. Jā? Es tagad neredzu, ja? Jā. Un cik jums kaķīši ir?
Man ir viens. Tagad, man ja? bija 2 un 1 nomira. Smukākais nomira. Kad jums ir dzimšanas diena? Man Jā, vasarā. jūs esat 10. gadā Man dzimusi. būs 100 gadu bērni. Ko jūs sakiet? Jā, man skaisti. 100 gadu. Jā, līks un šķīps pavisam. Ejiet, bērni. Jā. Atnāciet kādu citu dienu. Labi, lai notiek. Jā. Vanga tagad gan bišķiņ... Banga šajā pastaigā meklē vecus cilvēkus, kas vēl atceras to Torņkalnu, kurā viņa reiz bijusi jauna un atvērta dzīvē, kas vēl tikai notiks un nāks. Kad saruna ar veco kaimiņiem neizdodas, jūt, ka Banga ir vīlusies. Taču negaidīt, mēs satiekam Ziņkāru zēnu, kaķu sievas kaimiņu. Viņš skrien mums pakaļ, lai pastāstītu, ka tepat līdzās dzīvo kāda slavena rakstniece un aizjož mājās, lai atnestu viņas grāmatu. Viņš seko mums gājienā uz kapiem un izstāsta visas jaunākās ziņas par Torņkalnu iedzīvotājiem. Un gluži kā Banga, uz jautājumu, kura ir tava mīļākā vieta Torņkalnā, atbild visas Torņkalns. Abi nu runā kā savējie, vienas ielas un pasaules pilsoņi. Mēs iesim garām Torņkalnu baznīcai, tad iesim pāri tur tam tiltam, Jā. Tad pāri un Daugavai. tad, nē, Tad pie Jūglas griežam pa kreisi. Ne? Es tikai pajautāju. paldies. Novembra dienas ir tik īsas, saule ātri pazūd, mums salst. Citu skaistu vietu apskat jāatliek uz nākamo brīvdienu. Bangai tas nav paprātām. Kā? Mēs taču nu pat tikko sākām. Vai tad uz Vāciešu muzeju negribat iet? Un akurāti ir muzejs, arī tepat aiz stūra. Arkādija un Mārsdīķis? Noteikti, bet nākamreiz. Šodien gribas apskaut siltu krāsni un mājīgā virtuvē klausīties nebeidzamas atmiņu stāstus par to, cik brīnišķīga dzīve bijusi reiz Torņkalnā.